Latvieši vienmēr ir dziedājuši. Gan svētkos un godos, gan zem vagara nūjas un barona sloga. Neviena sveša vara nav spējusi latviešiem atņemt prieku dziedāt. Un varbūt tieši tāpēc mūsu tauta ir izdzīvojusi cauri gadsimtiem. Katram latvietim ir vismaz viena tautas dziesma. Tieši dziesma. Tas pateicoties Krišjānim Baronam, brāļiem Jurjāniem, Jāzepam Vītolam, Alfredam Kalniņam. Kad latviešu gaišie prāti iestājās par savu, mūsu pašnoteikšanos, tad tautas garamantas bija tās, kas cēla pašapziņu. Un tā ir bijis vienmēr. Vai tad citādi mēs vēl joprojām pulcētu tūkstošgalvīgu kopkori dziesmu svētkos? Vai tad citādi to skatīt brauktu cilvēki no tālām pasaules malām? Vai tad citādi mēs vispār būtu mēs paši? Latvieši dzied arī šodien. Zeme, kura dzied, tā mēs sakām pasaulē par Latviju šodien. Dzied profesionāli mākslinieki, dzied pašdarbnieki, dzied solisti un dzied kori. Dzied desmitiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, bērni, jaunieši, pieaugušie. Un ne tikai dzied, bet arī spēlē mūziku. Dara to tā, ka visa pasaule aplaudē mūsu dziedātājiem, vijolniekiem, diriģentiem. Pasaule saka bravo! Vienīgi pašu mājās Latvijā mūsu māksliniekiem nav kur koncertēt. Ar vienu operas namu ir daudz par maz. Citas vietas, kur šad un tad tomēr skan mūzika un dziesma, ir sliktā stāvoklī un tās neatbilst akadēmiskās mūzikas garam un elementārām prasībām. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, akadēmiskais koris Latvija, valsts kamerorķestris, izcili solisti noteikti ir pelnījuši koncertēt plašā zālē ar labu akustiku un mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu. Un šāda zāle vajadzīga ne tikai māksliniekiem, bet arī visiem pārējiem, mums, klausītājiem un skatītājiem, lai arī mēs varētu saukt bravo! Šādu iespēju var sniegt jaunā Rīgas koncertzāle. Jauns simbols Latvijas kultūras dzīvē un elegants akcents Rīgas pilsētvidē. Konkursā savu koncertzāles vīziju piedāvāja 11 arhitektu biroji no Dānijas, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas. Nopietna bija konkurence, bet uzvarēja mūsējie. Varbūt tāpēc, ka nāk no dziedātāju tautas. Arhitektu biroja Sīlis, Zābers un Kļava projektētā koncertzāle pēc Rīgas pilsētas galvenā arhitekta teiktā ir pulētu mirdzošu elementu kopums. Kā mūsu dziesma, kā mūsu mūzika. Koncertzāle uz Daugavas kreisā krasta jaunā silueta izcelsies ar unikālu pasaules līmeņa arhitektūru. Tā vizuāli atradīsies līdzās jaunajai Nacionālajai bibliotēkai. Tomēr to uzdevumi gan sasauksies, gan būtiski atšķirsies. Kamēr pirmā izstaros informāciju, tikmēr otra kā noslēpumains dārgakmens sola dziļu iekšēju pārdzīvojumu, mūziku. Koncertzāle būs mājvieta mūsu talantīgajiem mākslinieku kolektīviem un tajā pat laikā iecienīta pulcēšanās vieta iedvesmas meklētājiem, rīdzeniekiem un pilsētas viesiem. Jauno koncertzāli iecerēts būvēt uz AB Dambja. To savulaik 1886. gadā būvēja uz koka pāļiem 42 metrus platu un 745 metrus garu. Savulaik tā bija piestātne ogļu kraušanai. Tolaik Rīga strauji attīstījās un vajadzēja daudz enerģijas avotu. Varbūt tas ir simboliski. Tagad uz Dambjas liesies būve, kas dos citu, garīgu enerģiju mūsdienu cilvēkiem. Ir dzirdētas bažas, ka uz Dambja nevar tik nopietnu būvi veidot, var neizturēt vecās konstrukcijas. Jā, patiesi, šodien Dambis ir avārijas stāvoklī, un uz tā var būt pat bīstami. Taču tieši tāpēc ir labi, ka te plānota liela celtniecība. Dambis tāpat būtu jālabo un nopietni jāpārbūvē. Tad kāpēc to nedarīt reizē ar būvniecību, būs drošāk un praktiskāk? Arī ģeologi saka, ka te būvēt var, vēl jo vairāk tagad, kad ir moderni materiāli un tehnika. Rezultātā tiks sakārtota apkārtējā vide un saglabāts Dambis kā kultūrvēsturisks objekts. Tad atliek tikai darīt.
vēlēt veiksmi celtniekiem un nezaudēt apņēmību politiķiem. Lai jau pavisam drīz skan kā vēl nekad šai zemē nav skanējis.